Labdien! Es esmu Aija Rusaika, esmu iekļaujušās jomas koordinātore, direktora vietniece izglītības jomā. Vairāk kā 20 gadus strādāju tieši pedagoģijā, izglītības lauciņā. Un arī tagad esmu praktiķis, skolotājs, kas strādā skolā un arī atbild par mācību procesu un tieši par atbalsta jomu. Ir arī, protams, pieredze arī pirmsskolā. Tā ir sākotnējā darba vieta, kuras esmu strādājis līdz ar to. Zinu ne tikai teorētiski, bet arī praktiski tās lietas, kas notiek pirmsskolā un cik sarežģīts ir šis mācību process pirmsskolā, un ja vēl bērni ir tik dažādi, tad attiecīgi šīs kopējās lekcijas kursa nosaukums ir jaukti attīstības traucējumi pirmsskolā, stratēģijas, metodes un pieejas. Un pirmā tēma, ko mēs apskatīsim, ir jaukti attīstības traucējumi, kas tie ir, pamatjēdzieni, klasifikācija un kā tad mēs ar to visu tiekam galā, kā mēs saprotam, kā mēs uztveram un ko mums tālāk ar to darīt. Šajā tēmā apskatīsim tādus jautājumus, kā kas ir jaukti attīstības traucējumi, kādi ir galvenie veidi, kā arī traucējumu klasifikāciju un to nozīmi pirmsskolas vecuma bērniem. Apskatīsim tuvāk arī biežāk sastopamos traucējumus, tādus kā, piemēram, autiska spektra traucējumi, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, valodas attīstības, runas traucējumi, sensorā jūtība un dažādi citi. Skatīsim tuvāk arī to simptomātiku un arī varbūt mazliet pieskarsimies tam, kādas ir atšķirības no citām attīstības problēmām un kā tas ietekmē bērna kognitīvo un emocionālo un sociālo attīstību. Un arī, protams, riska faktorus un agrīnās pazīmes. Un gribētos piebilst, ka skolotājs, īpaši pirmsskolas skolotājs, ir tas, kuram ir ļoti daudz sakara ikdienā saskarsmē ar bērniem. Un skolotājs bieži vien ir tas, kurš pirmais pamana, ja kaut kas nav kārtībā vai ja ir kaut kāda problēma ikdienas ritējumā. Un skolotājs ir tā persona, kas var palīdzēt atpazīt, ja ir kaut kāds varbūt traucējums, varbūt kaut kāda problēma bērnam un saprast, kā tad mēs varam palīdzēt, kā mēs varam atpazīt, kā mēs varam diagnosticēt, saprast, pie kādiem speciālistiem varbūt vērsties un kā tad rīkoties tālāk. Un, protams, jo ātrāk mēs saprotam, kā jārīkojas, un jo ātrāk mēs kaut kā palīdzam bērnam, jo ievērojami mēs varam uzlabot bērna spējas un arī spējas kopumā piedalīties mācību procesā kopumā pirmsskolā. Tāpēc es ļoti gribētu pievērst šim teicienam uzmanību, ka dažādība tomēr nav šķērslis, bet gan atslēga uz plašāku pasaules uztveri, kur katrs bērns ir atsevišķa dimensija mūsu kopējā realitātē. Jā, mēs katrs esam individuāls, katrs bērns ir individuāls, katrs pieaugušais ir individuāls, katram mums ir sava vajadzība, kā sava, varbūt ikdienā savas problēmas, varbūt tās arī kaut kādas vēlmes, spējas, uztvere. Katrs no mums ir individuāls un mēs nevaram ar vienādām metodēm, ar vienādām pieejām mācīt ikvienu. Tomēr ir jāskatās, kāds ir bērniņš, kas viņam kaiš, un vēl ja īpaši ir kaut kāda izteikta problēma, tad arī jāmēģina meklēt šos te risinājumus.